Karmas mācības atnāk ar aizkavēšanos, un ir 3 iemesli, kāpēc tā notiek. Pirmais iemesls ir tajā, ka karmas likumu acu mirklīga realizācija nedotu cilvēkam iespēju izvēlēties personīgo uzvedības modeli, mums nebūtu tiesības radīt savu dzīves filozofiju un dzīvot saskaņā ar to, mums nebūtu brīvas gribas. Tieši brīvība apveltīja mūs ar atbildību un apzinātību, jo esot brīvs, cilvēks pauž savu patieso dabu. Tikai paliekot brīvas izvēles režīmā, cilvēks demonstrē savas īstās vērtības. Cilvēks var izpaust savus reālos motīvus tieši tad, kad nekas nespiež, nedraud un kad nekas neietekmē. Piemēram, cilvēks pauž savu patieso dabu tad, kad paliek vienatnē ar sevi un viņu neviens neredz. Vai, piemēram, kad gūst varu, naudu un slavu. Vai kad nokļūst nebrīvē. Vai lielās stresa situācijās. Vai kad atņemas viņam kaut kāda veida baudījumi, vara un nauda, vai arī, kad cilvēks izjūt bailes. Otrs iemesls, kāpēc viss nenotiek uzreiz, tāpēc, ka mums tiek dot iespēja pārdomāt un pārskatīt savu pozīciju, jo problemātiska karmas situācija ir tikai nepareiza noskaņojuma un nepareizas uzvedības korektēšana. Ja veicot sliktu darbību cilvēks to nožēlo un pieņem lēmumu tā vairs nedarīt un dzīvo saskaņā ar savu lēmumu, tas nozīmē, ka viņš ir būtībā izgājis savu mācību. Tādā gadījumā viņa karmiskās darbības sekas, ko viņam ir jāgūst kā rezultāts, atnāks pie viņa atvieglinātā formā vai neatnāks pat vispār. Tāpēc pauza ir vajadzīga arī priekš tā, lai mēs korektētu savas vērtības un uzvedību. Un trešais iemesls ir tas, ka pasaulē vajag laiku, lai pareizi noformētu situāciju. Karmas likuma darbība palaiž ķēdes reakciju vairākiem faktoriem, bet beigās mēs vienalga dabūsim to, kas mums pienākas. Jāatzīmē ir tas, ka jo dievticīgāks ir cilvēks, jo ātrāk pie viņa atnāk karmas augļi. Dievticīgiem cilvēkiem karmiskais tā saucamais metabolisms strādā ātrāk, jo cilvēks mazāk uztver pasaules likumus, jo skaļāk viņam skanēs karmas likumi. Iestingušiem cilvēkiem, kuri nevēlas mācīties, karmas mācības var nākt no tālienes, no iepriekšējām dzīvēm, no sen aizmirstām situācijām, jo viņu mācību apjoms ir daudz lielāks nekā ticīgajiem. Karmiskajam divnieku karalim nenokārtotas karmiskās mācības var uzkrāties ļoti daudz, tāpēc arī sarežģītas karmiskās situācijas viņam var būt daudz vairāk nekā tam, kurš iet attīstības ceļu.